Nu, veiksmīga nosēšanās. Galvaspilsētā Rīga, protams, valsts ir Latvija. Sveicināti un labdien! Vai cik daudz ir draugu sabraukuši no malu malām, no visas Latvijas teritorijas, vai jūs zināt, kā sauc mani? Nē, es esmu pilots Tims. Nu, tas ir lasot grāmatu, varbūt pilots Tims, bet patiesībā tiešām mans vārds ir Māris, uzvārdā Grigals, un man ir paties un neviltots prieks atkal sveicināt jūs, mani mazie draugi un lielie draugi. Sveicināti un labdien! Jūs varbūt savu labdien varat teikt ar skaļiem aplausiem. Varam tā sarunāt? Aiziet! Nu, redz, cik jauki. Draugi mīļie, saprotiet, mums ir 21. gadsimts. Kas šodien pa datumu? Kurš marts šodien? 20? 23. marts. Vai ir starp klātesošajiem maniem draugiem kādam telefons? Nu, kuram tā nav, vai ne? Nu, skaidrs. Vai varam izvilkt telefonu, kam nu ir pie rokas? Kam nav pie rokas, nevākam, bet tiem, kam ir pie rokas, paņemam telefoniņu un parādām man. Tā, cik daudziem ir tagad spēlīt uzslēgt ar Roblox? Aha, es to ļoti labi saprotu. Draugi mīļie, uzslēdzam telefoniņu uz klusumiņu. Jā. Jo nekāda sazvanīšanās par Xbox spēlēm nebūs. Fortnite šodien netiek pieminēts. Tikai un vienīgi grāmatas, draugi mīļie. Ir uzlikts uz klusumu? Ok, labs ir. Tagad paceļam visus savus telefonus augšā, jā? Pacēlām? Ļoti labi. Tūlīt es uztaisīšu vienu kobildīti. Jūs ar telefoniem un es ar telefonu. Varam tā? 3, 2, 1, smaidām un aiziet vēlreiz. Smogs, skaisti smaidām. Sakam citrons, 3, 4 citrons. Paldies. Tad, kad man būs dzimšanas diena, noteikti es šo bildīti ielikšu un visiem pateikšu, kā paskat, cik man dzimšanas dienā daudz viesi ir savrākuši. Labs ir tā, mīļie draugi. Kā jūs jūtaties? Labi? Labs ir. Nu, ja mēs esam nolaidušies un 2024. gada 23. martā, nu redz, labvēlīgi laikapstākļi arī lidojumam. Un kā jūs ļoti labi zināt, tad ar mūsu sapņu lidmašīnu, grāmatu lidmašīnu mēs varam ceļot, kur vien vēlamies, vai ne? Kurš ir ceļojis ar lidmašīnu? Ar īsto lidmašīnu? Jā, gandrīz viss. Ļoti labi. Kas ir ceļojis ar grāmatu lidmašīnu? Proti, lasījis grāmatu un aizceļojis, kur tālu prom. Nu visi, nu malači, nu tāpēc mēs te pulcējamies Latvijas Nacionālā, kur? Nu tieši tā, draugi, un par grāmatām mēs arī runāsim un būs ļoti interesanti, bet gadā reizi ir jābūt šeit viss skaļāk, vai ne? Un to varat radīt jūs, man draugi. Ar skaļām ovācijām un vēlreiz aplausiem. Aiziet! Un te nu aplausus veltīsim arī programmas vadītājai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītājai Silvijai Treķakovai. Aplausus Silvijai! Sveicināt, Silvija! Prieks redzēt! Nu redz, cik smairīgi un forši, vai ne? Esam uzsākuši dienu, starp citu saulīt spīdēja no rīta. Jā. Mīļie svētku dalībnieki, man ir liels prieks jūs šodien parādīt vairākas nozīmīgas bildes. Mēs esam šos svētkus veidojuši tā, lai viņi iekļautos mūsu sabiedrības iesaistas kustībā restarts lasīšanai. Jūs skatāties, kāda tā grāmata ir. Viņa ir dzīva, viņa ir aptvērusi lasītāju, viņa ir atvērusi portālu. Un otrā lielā kustība, ko mēs šodien ar saviem svētkiem un arī sūtam visur pasaulē ziņu, ka mēs te esam tādi lasītāji sapulcējušies, ir Eiropas autoru diena, tas ir nākošais logotips. Un savukārt visur Eiropā visi ir nobažījušies, ka par maz tiek lasīts. Un tāpēc arī mēs visi kopā jau 2. gadu pēc kārtas piedalāmies šī Eiropas grāmatu autoru dienā. Un veltam lielu uzmanību Eiropas valodām, un mēs esam laimīgi. Mums te ir lietuvieši, igauņi, kolekcijā katalāņi, francūži un patiešām arī vācieši. Tātad mēs veidojam kolekciju, kurā ir gan oriģināla literatūra, jeb latviešu autoru darbi, gan arī tūkotie. Un jūs esat bijusi visgodīgākā žūrija, tiešām ļoti daudz skaitlīga, 20 000
500 pāri. Nekad nav bijis tik daudz dalībnieku, par ko mēs ļoti priecājamies un objektīvi esat izvērtējuši un godīgi uzrakstījuši. Un autori jau ir saņēmuši jūsu vērtējumus, un daļa noteikti aizkustināti pa nakti arī raudājuši un sprieduši, kā tad ir tā ļoti precīzs trāpījums. Bet noslēgumā es gribu jums nolasīt arī vēl trešā ievērojamā lieta, kas tūlīt būs. 2. aprīlī mēs parasti svinām Starptautisko bērnu grāmatu dienu. Un šogad Japāņu ievērojamā rakstniece Eiko Kadono, Hansa Kristiāna Andersena balvas ieguvēja, ir uzrakstījis vēstuli pasaules bērniem, kuras fragmentu vēlos jums nolasīt, kas arī sasaucas ar lidošanu. Stāsti ceļo, lidojot uz spārniem, ilgojoties dzirdēt tavas sirds priekpilnos pukstus. Es esmu ceļojošs stāsts, es lidoju visur, uz vēja spārniem vai viļņu spārniem, vai dažkārt uz maziem smilšu spārniem. Protams, es lidoju arī ar gājputnu spārniem un pat reaktīvo lidmašīnu spārniem. Es sēžu tev līdzās, atverot lapuses, es stāstu tev stāstu, tādu, kādu tu vēlies dzirdēt. Pasludinu svētkus par atklātiem. Paldies, skaļi aplausī! Paldies, Silvija! Lielie lasīšanas svētki 2024. Nu, ir atklāti, un Silvija tiešām liels paldies. Es domāju, ka svētku noskaņojums mums visiem ir. Un, ja mēs atminamies, pirms gada mēs tikāmies šeit, šajā lielajā svinību zālē, un tiešām guvām foršas un piepildītas emocijas, vai ne? Bija ko atcerēties, bija ko paskatīties, bija par ko parunāt, un, protams, gaidīt nākamo pasākumu. Un te nu mēs viņu esam sagaidījuši. Droši, draugi, nākam un ieņemam labākās vietas. Es saprotu, ka sabraukuši mums ir arī no Vidzemes un Latgales puses. Te nu gribētu, lai pacēl rokas tie, kas mums ir no Vidzemes. Vidzeme, Malači, pagājušajā gadā jūs arī bijāt gana daudz. Latgales puse, Daugavpils, Rēzekne, turpat mazais Sakstagals. Jā, paldies jaunieši. Zemgale, arī labi. Rīga un Pierīga. Aha, labi. Sēlija, vai jūs esat šeit? Sēlija, kur arī ir pārstāvēt, ļoti Malači. Kurzeme, vai jūs esat šeit? Nu, Malači, nu visi ir pārstāvēti. Visa Latvija mums ir šeit, un par to ir liels prieks. Tā, mēs turpināsim labas tradīcijas, draugi mīļie. Mēs esam sarūpējuši šo mikrofonu, un te nu es uzdošu arī jums jautājumu tā, lai mēs varētu tā komunicēt savā starpā, vai ne? Un tas mums ir ļoti svarīgi. Tāpēc es laidīšu šo mikrofonu šeit pat pa zāli, un jums būs jāatbild man uz vairākiem jautājumiem, ja? Es došu rekur tev, foršā meitene. Kā tev sauc? Saka tajā mikrofonā, rekur tur augšā. Kā tev sauc? Melānija. Melānija, tu arī lasi Melānija grāmatas? Jā. Kādas tev grāmatas patīk vairāk? Tādas skumīgākas, kur varbūt kāda asariņa notraust, vai tomēr tādas priecīgās, kur tās laimīgās un foršās beigas? Laimīgās. Jā, kādu grāmatiņu tu lasi tagad? Lilija un Burju kaķis Bubas. Vai vēl kāds lasa par Bubas? Ko? Rekur ir. Labi, paldies liels. Padodam tālāk uz priekšu. Rekur puika arī droši, ka lasa. Ko? Kā tevi savs draugs? Rekur. Jā. Deivids. Cik tev gadu, Deivid? 11. 11. Tu arī lasi grāmatas? Jā. Forši, kā tu grāmatu lasi tagad? Dogmans. Kurš vēl lasa? Daudz. Tā, labs ir. Dodam uz aizmuguru kaut kur tur, jā. Rekur. Divas foršas meitenes ir. Jā, rekur, jā. Kā tev sauc? Katrīne. Katrīne, tu pagājuši gadu arī biji ko šeit, vai ne? Nē. Ne pirmo reizi, ja? No, labi, pirmo reizi. Kādu lasu tu grāmatiņu? Nu, nedaudz piemirsās. Jā. Ja? Labs ir, nekas. Reku dod uz aizmuguru. Vai blakus? Kā tev sauc? Daniela. Daniela, cik tev gadiņi, Daniela? 9. No kuras puses tu mums esi atbraukusi? Vidzemes. No Vidzemes, no konkrēti no kādas pilsētas? No Siguldas. Vai cik skaisti, vai ne? Skaisti ir Sigulda. Kādu lasi grāmatiņu tu? Klanu kaķi. Kādu? Klanu kaķi. Skaidrs, labs ir. Paldies tev liels. Labi, draugi, nu re tā mums mikrofonīši strādā. Esam iepazinušies jau ar pirmiem mūsu lasītājiem. Un te nu būs mums noteikumi pavisam vienkārši. Es jautāšu jums par uzvarētāju grāmatām, bet pirms tam es gribētu gan redzēt arī viedokli, ko mums sniedz kāds no lasītājiem. Ja? Un tātad mūsu vairākās kategorijās ir kopā uzvarētāju grāmatas 15.
Tāpēc nevelcināsimies, es domāju, sāksim ar pirmo. Ja? Varam sākt? Nu varam sākt vai ne? Nu varam vai ne vēlreiz? Ok, labs ir aiziet, dāmas un kungi, un tā uz ekrānā mums parādās pirmā grāmatiņa, ja? Tātad Sonora 7 gadi vecsaulē, viņa raksturošo grāmatiņu šādi. Man šī grāmata patika tāpēc, ka Soliņš domāja, ka viņš nevienam nav vajadzīgs un noderīgs, bet izrādījās, ka Soliņš bija noderīgs daudzās lietās. Kaimiņienu miskaste viņam to palīdzēja saprast. Kas to teica? Nu, piecelies, draugs, kājās. Es tev pat mikrofonu varu nedot. Kā tevi sauc? Cik tev Roja gadu? Liels puika. Tu arī lasi grāmatas, Roja? Kur tu dzīvo? Nevajag. Tu man pasaki tikai pilsētu, no? Rīga. Nu, labs ir. Šo grāmatiņu tu arī esi lasījis, ko? Tiešām. Aplaudēsim Rojam, ko, draugu mīļie. Tu esi drosmīgs, puika. Roja, paldies tev. Nu tad ko? Dāmas un kungi, jūs aplausi. Ieva Samauska, atvainojiet, grāmatas Soliņš un miskaste. Aplausī. Rakstniece Ieva Samauska aicinām uz skatuves, kā arī ilustrātori Anete Bajāri Babčuka un izdevniecības Pētergailes vadītāja Inguna Cepīte. Lūdzu! Sveicināti un labdien, dāmas! Prieks jūs redzēt. Paskat, mēs ar Saulu sākām šo dienu un ar Roja rekora uzreiz atminējumu, un viņš saprata uzreiz skaidrs, kā tā grāmata ir, un viņam ir 8 gadi, tātad viss trāpījums ir precīzs, un bērni lasa un priecājas. Lūdzu, es domāju, jums ir vārds. Kādu vārdu mikrofonā arī, ja? Gribēju teikt, ir tādi labi tandēmi. Un, piemēram, kamēr ir Soliņš, tikmēr būs arī miskaste. Nē, kamēr ir ceļš, tikmēr būs arī Soliņš. Un kamēr būs Soliņš, tikmēr būs arī miskaste. Un gribas ticēt, kamēr būs bērns, tikmēr būs arī grāmata. Skaisti, paldies jums. Paldies. Lūdzu, jums arī balvas. Es domāju, arī mūziku mēs varētu palūgt, ja, un arī aplausus vēlreiz, dāmas un kungi. Sirsnīgs paldies jums, dāmas. Paldies liels. Jā, piemiņas foto. Paldies jums. Tā, mīļie draugi, tagad pirms nākamās grāmatas viedokļa, ko mēs rādīsim uz ekrāna, es gribētu pajautāt jums, kas nu nepieciešams ir rakstniekam, jo šeit mums ir klātienē daudz rakstnieku, viņi gan šo atbildi zina. Kas ir Kā lūdzu? Nu, gudrs puika, paskat, vēl nenoklausījās jautājumu, līdz galam jau bija atbildi. Labi, iztēle. Kas vēl būtu nepieciešams? Tā, atsamirklīt, kas teica mums? Piecelies kājās, lūdzu, draugs mīļā. Šī atbilde man patīk ļoti labi. Tā, kā tev sauc? Tā, ņemam mikrofonā, lūdzu, ja? Tā, Rolands? Jā. Roland, cik tev gadu? 11. Jā, kas rakstniekam ir nepieciešams? Pildspalva, iztēle un papīrs, kur visu ir pierakstīt. Nu, precīzi! Paldies, liels! Aplausos! Un ne tikai pildspalva ir rakstniekam nepieciešama, arī Grigalim nedaudz pierakstīt un nedaudz padrēskoties. Dāmas un kungi, mūsu nākamā grāmata, ko mēs gribētu redzēt arī viedokli un arī bērni, es gribētu to jums nolasīt, ko raksta mums Anna Elza, kurai ir 8 gadi un dzīvo viņa Siguldā. Man patika, ka visi kaimiņi sadraudzējās, lai gan pirms tām viens par otru neko nezināja. Klausāmies tālāk.
Arī es gribētu iepazīties ar visiem kaimiņiem, lai gan daudzus esmu jau iepazinusi. Šī grāmata man deva idejas, kā vēl varētu iepazīties ar citiem kaimiņiem. Vai nu uzrunājot spēļu laukumā, vai ejot palīgā kādā ķibelē, vai negadījumā. Atļaujiet man atrast šeit papriekš to atbildi. Tā, nu kurš mums saka atbildi? Lūdzu, pieceļamies kājās tagad. Kurš zina pareizo atbildi? Nu, ko tad tik skaļi, ko, draugs viņš? Labi, visi kopā, 3, 4. Aplausīt, dāmas un kungi! Vērtējumā 5+, 2. vieta. Rosio Bonilis grāmata Kaimiņi. Aplausu un aicinu lūdzu fanfarām skanot. Arī dzenus skatus. Tulkotāja Dace Meijere, kas diemžēl nevarēja ierasties, bet izdevniecības Latvijas mēdīja redaktora Līva Kukle pavisam noteikti ir klātienē. Sveika, Līva! Lūdzu, lūdzu! Sveiki visiem! Šodien grāmatas izcilā tulkotāja Dace Meijere atrodas Lietuvā un tulko vēl citas ļoti foršas grāmatas. Un grāmatas autora Rosio Bonilio dzīvo Barcelonā, Spānijā, Katalānijā. Un arī viņa jums sūta ļoti siltus sveicienus, ko jūs pēc tam varēsiet redzēt internetā. Mēs pieliksim subtitrus un viss būs ļoti smuki. Un tiešām paldies, ka jūs lasījāt šo grāmatu. Un kaimiņi ir vienmēr kaut kas tāds nezināms, kaut kas nedaudz biedējoši. Viņi sūdzās par to, ka mēs trokšņojam, vai mēs par viņiem, bet mēs varam arī sadraudzēties un lasīt kopā jaunas, lieliskas grāmatas. Paldies! Sirsnīgs paldies! Paldies! Kādi jūs zinoši esat, man draugi? Es pat nebrīnījos un nevilcinājos ne brīdi tiešām teikt, ka mēs ļoti ātri atminēsim šīs grāmatas. Bet, ja nu nākamais jautājums, tad noteikti viņš atšķirsies, jo katram jau ir savu mīļākā grāmata, vai ne, draugi mīļie? Sakiet, kāda tavu mīļākā grāmata? Mana mīļākā grāmata ir Harijs Poters un Ugunsbiķeris. Arī jauki, jā. Kā tevi sauc? Dāvis. Dāvī, cik tev gadu, Dāvi? 9. 9, tu arī lasi grāmatas? Jā. Kādu grāmatu lasi tagad? Man patīk grāmatu, kuru sauc Pazudušais miedziņš. Labi, paldies tev. Čau, es tev atceros, man šķiet, ka pagājušo gadu ar tu biji šeit. Kā tev sauc? Man sauc Kristef, man ir 11 gadi, un es iepriekš lasīju Skeletu Johansonu. Labi, paldies liels. Un te nu arī būs jautājums. Čau, mīļie bērni. Es jūs arī pazīstu, ko? Kā tev varēs sauc? Alberts. Albert, arī tu lasi grāmatas, vai ne? Jā. Nu, labi, tu... Bet tagad es nevarēšu konkrēti pateikt nosaukumu. Tas nekas. Un kā tev sauc? Malta. Un cik tev gadiņi? 13. Liela meitene, tu arī grāmatas lasi, ja? Kādu tu tagad lasi? Kokoslieksts. Nu, cik jauki tā. Kur vēl man gribētu pateikt un savu mīļāko grāmatu, un kur gribētu varbūt... Pagāds un mirklīt, reku, mums ir bērni daudz. Kur mazais puika arī, nu, roka, kā tev sauc? Emīls. Emīl, cik tev gadu? 8. Un kāda ir tava mīļākā grāmata? Kokosrieksts. Kokosrieksts. Labs ir bērni, paldies liels. Tā, nu ko mēs noskaidrosim? Lūdzu, nākamo grāmatu un tūlīt arī apbalvosim. Bet pirms tam, lūdzu, savu viedokli ir izteicis Mārtiņš. Viņam ir 8 gadi, kā daudziem no jums, man draugi, un dzīvo viņš Zemītē. Ja? Un raksta viņš šādi. Man patika, jo es arī reizēm nevaru vakaros aizmigt. Un mamma man lasa priekšā pasakas vai stāstus. Dažreiz mēs arī kopā izdomājam turpinājumus šiem stāstiem. Man patika bildes un detektīvi, Nilzirgs un Flamingo. Tie, kas domā, ka tas ir pazudušais miedziņš, pieceļamies lūdzu kājās. Nu, redz kā bērni, 21. gadsimtā tomēr saka pazudušais miedziņš. 20. gadsimta otrajā pusē teica, ka miedziņš nāk. Nu, tā ir tā atšķirība, ne? Nu, tad precīza un pareiza atbilde ir 3, 4.
Aplausiem skanodāms un kungi. Lūdzu, pazudušais miedziņš. Anetes Melces grāmatā. Un autora Anete Melece dzīvo Šveicē un ir atsūtījis arī video sveicienu, ko mēs labprāt arī gribētu parādīt tagad un tūlīt. Vai mēs varam? Lūdzu, aiziet. Sveiciens lielajos lasīšanas svētkos. Tā grāmata Pazudušais miedziņš. Tā ir tāda grāmata, kur nevar īsti zināt, kas ir īsts un kas ir izdomāts. Bet kas ir... Pag. Tu gribi teikt, ka tas, kas ir tikai izdomāts, nav īsts? Labs jautājums. Par to varētu padomāt. Jā, es gribēju teikt, bet tas, kas ir patiešām īsts, ir mans prieks par to, ka jums patīk mana grāmata. Paldies visiem lieliem un maziem, kas to lasīja un balsojāt. Un paldies par tiem 3103 komentāriem, kurus brīžos, ja man tomēr uznāk skumjas, es varētu palasīt, lai uzmundrinātu sevi. Un, protams, paldies izdevniecībai Liels un Mazs, ka jūs šo grāmatu izdevāt. Lai jums brīnišķīga diena, turpiniet lasīt grāmatas un tiekamies nākamajā grāmatā. Tā! Tā, Anete Melece! Paldies, Liels! Es aicinu skatos arī izdevniecības Liels un Mazs direktora Alijas Nīga. Lūdzu! Lūdzu! Man ir liels prieks, ka jūs esat tik sirsnīgi un plaši novērtējuši Anetes grāmatu. Un es jums varu pastāstīt to, ka šī grāmata drīz vai jau tiek lasīta dažādās pasaules vietās, jo šobrīd ir 12 izdevēji, 12 dažādās pasaules valodās apņēmušies to izdot arī citur. Tā kā mēs droši vien nākotnē redzēsim arī, kā pazudušais miedziņš tiek pazaudēts un atrasts daudz kur citur pasaulē. Paldies jums! Paldies, Dievs! Paldies! Tā, bērni, tagad ir īstais brīdis piecelties visiem kājās, ja? Uz mazu brītiņu. Pieceļamies visi kājās. Jā, ļoti labi. Visi ir piecēlušies. Tā, iztaisnojam rociņus uz priekšu. Iztaisnojam uz priekšu un pakustinam pirkstiņus. Kustinam. Mums nav kur steigties, kustinam 6 minūtes. Labi, pakustinam. Tā. Drusiņi rociņi šādi. Tagad uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Tā, jā. Un drusiņi pavingrojam. Ļoti labi. Tā. Tagad pagriežamies, es tā kā pa labi un jūs tā kā arī ar skatu tādu, lai jums būtu blakus sēdošais jums priekšā. Ir? Un tam blakus sēdošajiem priekšā uzliekam rokas uz pleciņiem. Nu jau labāk. Un tagad pamasējam to priekšā stāvošo. Jā, ļoti labi. Pamasējam. Es zinu, kungs, ka jums ir labs tvēriens, lūdzu. Aiziet, jā. Ļoti labi. Tagad pagriežamies uz pretējo pusi, uz to pusi, kur jums masēja tas, kas sēž blakus, ja? Un tagad atdodat viņam tieši to pašu. Paldies. Tad, kad tas ir darīts, tad aplaudējām viens otram. Paldies. Un mēs laižam tālāk, mīļie draugi. Un mums ir nākamā kategorijā 9+. Un te mums būs grāmata. Grāmata, ko mums raksturo un izsaka viedokli Marks, kuram arī ir 8 gadi, un viņš dzīvo Ilūkstē, un viņš raksta šādi. Man patika šī grāmata, jo tai ir laimīgas beigas. Jūs zināt, par ko ir stāsts? Paga. Grāmata bija nedaudz skumīga, bet tā parādīja, ka reizēm viss ir savādāk nekā sākumā šķiet.
Un beigās galvenais varonis saprata, ka ir labi būt brālim. Un abi brāļi mācēja sadzīvot. Kā lūdzu? Kurš tā domā pieceļās kājās? Tiešām jūs ir daudz. Es nezinu, vai uz priekšu man ir jādod kāds jautājums. Te jums ir precīzi un pareizi atbild. Vēlreiz, 3, 4! Brālis, kas nebija vajadzīgs. Aplausi, lūdzu! Gajas Gunas Ekles grāmata, dāmas un kungi, lietuviešu rakstniece Gaja Guna Ekle. Aplausiem skanot, mēs viņu sagaidām. Viņa ir šeit, pie mums Latvijā, galvaspilsētā Rīga, kā arī tulkotāja Emija Grigorjevā un apgādes zvaigzne ABC redaktori Marika Taube. Lūdzu, mīļās dāmas, sveiki un labdien, un prieks jūs redzēt. Labdien! Nu, lūdzu, jā, lūdzu, jums vārds. Sveiki! Kai buvau maža, na gal tokia. Es patulkošu, kā autors saka, kad es biju tāda maziņa, tāda. Man labai patiko knygos, kurias skaitydama juokdavausi, būdavo linksma, o perskaičiusi, jausdavausi, kad augu ir labai daug išaugo. Aš išaugu. Kaip skaitydama. Jā, un autore mazā būdama lasīja, un viņai grāmatas ļoti patika, un tad viņa izauga ļoti, ļoti liela. Todėl, kai suaugau, nusprendžiau ir aš noriu parašyti tokią knygą, kuri paaugintų. Nu, lūk, un kad viņa pieauga, viņa izdomāja, ka viņa arī grib tādu grāmatu uzrakstīt, kas paaudzētu viņu, kas viņu izaudzētu. Ir ją rašydama norėjau, kad vaikams būtų ir linksma, ir apie ką nors pagalvotų. Ir viena pagrindinių temų, kuri mane ypatingai domino, buvo pykčio tema. Kad vaikai gali jausti pyktį, turi teisę jį jausti, turi teisę jį reikšti, tik klausimas, kaip tai daroma. Nu, lūk, un autori gribēja uzrakstīt tādu grāmatu, kas reizē būtu gan priecīga, gan arī pamācītu. Un viņai ļoti interesēja dusmu tēma. Viņa gribēja parādīt, ka dusmoties var un dusmoties drīkst, bet jautājums ir, kā to darīt. Tikiuosi, skaitydami, jūs irgi paaugsite, nesvarbu, ar esat tokie ar tokie. Ačiū! Nu, lūk, un cerams, ka jūs lasot to iemācīsieties vienalga, vai jūs esat tādi, vai jau pavisam lieli. Paldies! Paldies, aplausi! Tā, Marika, lūdzu, jums arī vārds. Jā, jūs varbūt nemaz nezināt, ka šī ir Gajas Gunas Ekles pati pirmā grāmata, ko viņa ir sarakstījusi, un viņa ieguva lasītāju mīlestību gan Lietuvā, un es priecājos arī, ka jūs to tik sirsnīgi esat uzņēmuši. Jo tas man nav nekāds pārsteigums, tas tiešām ir ļoti sirsnīgs stāsts, kas māca būt iejūtīgiem, labsirdīgiem, atklātiem, runāt citam ar citu. Tāpēc liels paldies autorē par šo grāmatu, un varbūt, ka kādreiz tiekamies vēl kādas viņas grāmatas lapusēs. Pavisam noteikti, paldies jums! Emī, vai tu varētu pajautāt, acu mirklīt, mēs varam, mirklīt, jā. Pajautāt, kā lietuviešu valodā mēs varētu visi iemācīties kopā vienu teikumu. Ja? Tātad mums ļoti patīk lasīt grāmatas. Ja. Pa vienam vārdiņam, ja? Pa vienam vārdiņam. Tā, pa vienam vārdiņam. Mums labai patinka. Patinka. Paga, stop. Patinka vēlreiz. Patinka. Jā. Skaitīt knygas. Paldies, un tagad viss kopā. Paldies, liels, paldies, aplausārēs, paldies.
Tā, nu, draugi mīļie, pirms nākamās grāmatas, ko mēs tūlīt arī nolasīsim viedokli un uzzināsim, kas nu kāps autoru uz skatuves, es gribētu jautāt jums, mani draugi, vai no jums kāds arī ir iespaidojies no grāmatām un sarakstījis varbūt kādu savu stāstu, izdomāt stāstu, vai ir kāds? Bet ir, es skatos, kad ir iedvesmojušies bērni no grāmatām, un par to ir liels prieks. Tā, kurš mums ir? Rekur, es tev varu lūgt, jā, piecelies, kā es droši atnāc tuvāk man. Nāc. Tā, mēs tūlīt ātri iepazīsimies, un varbūt to nedaudz pāris teikumos varētu izstāstīt, kāds ir tas stāsts. Kā tev sauc? Dominika. Dominika, cik tev gadiņu? 10. 10. Kā sauc tavu stāstu? Es neļoti atceros, bet kaut kas saistīts ar fejām. Ar fejām. Un tu rakstīji, pierakstīji to visu, vai kādā burtnīcā, vai jau tādā savādākā formātā, kā bija? Es rakstīju uz lapām un kopā savu draudzini Elsi. Un arī pabeidz viņu? Jā. Viņš ir lasāms stāsts? Jā. Un kur viņu var izlasīt? Kur viņu var iegādāties? Kur viņu varbūt redzēt? Skolā. Saki skolu, kurā skolā tu mācies? Mārpas pamaskola. Ej, man puikas tur mācās, mēs tiksimies drīz. Paldies tev, Lielas. Paldies, aplausi, un reiz kā mums pirmie mazie rakstnieki arī šeit. No forši. Tā, nu labs ir. Mums ir nākamā grāmata, dāmas un kungi, un tūlīt mēs nolasīsim vienu viedokli, mums ir izteicis Oļeks. Liels puika, viņam ir 10 gadu un dzīvo viņš Daugavpilī, ja? Un saka viņš šādi: nekad nebiju iedomājies, ka parastajam skeletam, kurš stāv skolā, var būt tāda interesanta dzīve pensijā. Un pat nedomāju, ka tādi skeleti var būt pensijā. Grāmata ir dīvaina un smieklīga. Es domāju, ka būtu interesanta multfilma pēc šīs grāmatas. Draugi mīļie, Lodzo! O tā, kurš par to skeletu? Ceļamies kājās, neredz tās rokas. Tā, labs ir. Tā tad. Pilnais nosaukums ir kāds? Trīnulānas un Marijas Līsas plats grāmatais skeleta Juhana Gaitas aplausi, lūdzu. Es aicinu skatuves, lūdzu, drāmas un mīļās dāmas. Lūdzu. Es domāju, ka lielākais apbalvojums, ko var saņemt, man tā liekas, ir bērnu aplausu un zināšana par to. Uzreiz no pirmajiem 2 vārdiem par raksturojumu uzreiz ir skaidrs. Ja? Ok, lūdzu. Šī grāmata, protams, latviski nebūtu tapusi arī bez tulkotājas Maimas Grīnbergas, bet tulkotāja Maima Grīnberga tulko gan no igauņu, gan no somu valodas un arī dzīvo Somijā. Tādēļ viņš šodien nav šeit, tikai sūta jums sveicienus. Un man kā izdevējai būs jāiekāpja tulkotājas lomā, kad autors teiks savus vārdus, es centīšos iztulkot. Bet mēs runāsim angliski. Dear Latvian children, paldies! I am so happy that you love Juhans Gaitas. Thank you. Vai tulkojums bija nepieciešams? Autori ļoti laimīgi par to, ka jums tik ļoti patika Juhana piedzīvojumi, Juhana Gaitas. Hello. Thank you so much, Paldies. I am the illustrator of the book, and I'm so happy that the skeleton, Juhan, now also has a home in Latvia, and that you have read it. So thank you. Marija Līsa ir ilustrātori šai grāmatai. Viņa arī ļoti priecīga par to, ka arī Latvijā šī grāmata ir izdota, un tagad jūs visi to esat lasījuši. Un es no sevis vēl gribu jums piebilst, ka šī grāmata ir arī uzvesta Leļu teātrī, tā kā, ja jūs gribat redzēt vēl vienu interpretāciju šim stāstam, tad droši jāskatās Leļu teātra repertuārs un jāmeklē, kad var aiziet uz izrādi. Paldies jums! Paldies, aplaus! Paldies! Un arī piemiņas balvas jums! Paldies, paldies, mīļās dāmas.
Tā, mīļie draugi, lielie lasīšanas svētki, un tiešām mēs straujiem soļiem ejam uz priekšu, un reku būs tūlīt arī 9+ mūsu kategorijā pirmā vieta. Un vai ir prognozes? Mēs varētu izteikt prognozes, kas nu saņems šo titulu. Pirmā vieta. Tā pieceļamies kājās. Kā tev sauc? Lobans. Un kā lūdzu? Roberts. Lūdzu? Tavs prognozes, kas varētu būt pirmajā vietā? Paldies. Lūdzu, kā sauc tevi? Pauls. Ok, paldies. Kā sauc tevi? Ok, paldies, liels. Dāmas un kungi, lūdzu, nākamais viedoklis, un te nu mūs arī precizējums. Miroslava, 8 gadi, dzīvo Ludzā, un viņa raksturo šo grāmatu šādi. Patika grāmata, jo Bete bija labsirdīga un jauka. Viņa palīdzēja dzīvniekiem. Man patīk dzīvnieki. Grāmata māca, ka jābūt labam un iejūtīgam gan pret cilvēkiem, gan arī, protams, pret dzīvniekiem. Kā lūdzu? Kurš par Betu? Pieceļamies kājās. Nu, tie paši eksperti, man liekas. Nu, ir lasījuši visas grāmatas. Vēlreiz atkārtojam. 3, 4. Bete un lidojošā dzimšanas dienas. Paldies, aplausī lūdzu. Sveiciens Dacei Meierē, tulkotājai, kura pašlaik atrodas Nīdā, Lietuvas pusē. Un, protams, aicinām skatus Jāņa Rozes apgādu vadītāju Renāti Punku. Lūdzu. Un arī lietuviešu komanda tieši pat arī pārstāv, ja? Sveiki. Lūdzu. Nu, ko tad es iepazīstināšu ar Māriju Marcinkeviču, kurš Betīs domāja, un Linita Gakī, kura uzzīmēja, kā tad viņi izskatās un kāda ir mūsu brīnišķīgā lidojošā cūciņa. Un varbūt tad pāris vārdus viens vai otrs varētu pateikt. Man nāksies arī tulkot, jo Dace Meijere ir Lietuvā. Paldies, and I'm very happy that Bete became very popular. And could you please repeat after me, Bete jēga? Varam skaļāk un enerģiskāk. Bete jēga! Yeah. Jā. Okay, thank you. That's all. Paldies, Lejās, paldies, aplaudēsim un teiksim lielu paldies. Paldies, draugi, paldies jums, Lejās. Thank you very much. Thank you. Tā, nu, mīļie draugi, kā jūs jūtaties, labi? Nu, redz kā, mēs pat gribētu teikt, ka tā pirmā sadaļa mums ir noslēgusies, bet ar to jau nekas nebeidzas, jo turpinājums sekos, un pēc pāris mirkļiem, es domāju, vajag nedaudz atvilkt tālu, nedaudz izkustēties, varbūt nedaudz vairāk iepazīt biblioteku. Kas ir pirmo reizi Latvijas Nacionālajā bibliotekā? Nu, redz, gana daudz, ļoti labi. Tā, bet pirms mēs ejam pauzē, mēs gribētu, lai jūs man parādāt, nu, varbūt ar skaņu, ar kādu tādu emociju, kā lido lidmašīna. Ar skaņu. Var tā? Nu, maleči. Paldies jums, liels. Aplausi jums pašiem sev. Paldies, mīļie draugi.